Pietiekams policistu skaits ir ļoti būtisks gan sabiedrības, gan valsts drošībai, jo tā ir spēja reaģēt un ātri sniegt nepieciešamo palīdzību. Policistu trūkums nav jauna problēma. Tāpēc mēs revīzijā koncentrējāmies uz cēloņu noskaidrošanu un uz iespējamiem risinājumiem. Uz atlīdzības jautājumiem, dienesta gaidas nosacījumi. Mēs skatījāmies, cik daudz sabiedrība un komersanti var nākt palīgā policijai un atvieglot policijas darbu, kāds ir policistu sadalījums, kā ir Rīgā un kā ir pārējos reģionos, kādus uzdevumus šobrīd policija pilda. Līdz ar to meklējot šos iekšējos resursus. Tas, ko mēs revīzijās secinājām, atlīdzība ir strauji un būtiski pieaugusi. Vienlaikus policistu sadalījums atšķirīgs. Ja Rīgā ir tikai nokomplektēti 44%, tad pārējos reģionos tie ir 83%. Apmēram 700 policisti šobrīd ir nodarbināti ar administratīvu darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku, un turklāt apmēram 280 policisti šobrīd izpilda apsardzes funkciju. Revīzijā mēs redzējām, ka apmēram trešdaļa no visiem likuma pārkāpumiem ir tā saucamā zādzīves. Tāpēc mēs arī iesakām policijai un tirgotājiem izveidot patstāvīgu sadarbības platformu, radīt digitālu risinājumu, lai informētu par šīm zādzībām, dot iespējas aizsargāt vairāk savu biznesu. Rezultātā mēs esam snieguši 7 ieteikumus Iekšlietu ministrijai un valsts policijai un 1 priekšlikumu ministru kabinetam par ikdienas pensiju sistēmas pilnveidošanas turpināšanu.